Mēs ar 2 jauniešiem organizējām pasākumu ar tādu lielu nosaukumu Planatorija, kur jauniešiem tādā vieglā formātā, spēļu formātā stāstam par to, kā organizēt pasākumus. Šodien apmeklēju pasākumu, kuru rīkoja mūsu Daugavpils Sarkanā krusta jaunieši. Šis pasākums bija par to, kā rīkot pasākumus. Mums mācīja gan kā komandā sadalīt lomas, gan arī mācīja, kā vienkārši kārtīgi strukturēt savu pasākumu, lai viss būtu sagatavots, lai nekas neaizmirstos, lai nebūtu lieku jautājumu. Man ļoti patika šis pasākums, es noteikti apmeklētu vēl kādu līdzīgu pasākumu un ieteiktu arī citiem jauniešiem apmeklēt pasākumus, jo viņi rīkojas priekš mums, un ja mēs viņus neapmeklējam, tad ir bēdīgi. Man liekas, ka pasākums ir unikāls ar to, ka viņu organizēja jaunieši Sarkanajā krustā, un viņam bija iniciatīva, ka viņi to paši izdarīja, un kas jau ir par to, ka mūsu Daugavpils jaunieši, viņi prot, viņiem ir iedvesme, viņiem ir spēks, lai pašiem izdomāt savu ideju, pēc tam darboties ar to ideju, un pēc tam arī redzēt rezultātu, kad pats pasākums notiek. Un tajā pašā brīdī mēs, kā dalībnieki, varējām atnākt un no viņu skata punkta ieraudzīt, kā mēs paši varētu kaut ko organizēt un arī iedvesmoties kaut ko pašiem darīt. Un es domāju, ka tās spēles, kuras bija, deva tādu analīzi, kaut kādu savu iekšējo, ko es gribētu pats organizēt, un, piemēram, man parādījās jaunas kaut kādas domas, ko mēs varētu darīt tieši Daugavpilī. Un tāpēc tādi pasākumi ir svarīgi, jo jaunieši jūt to klātbūtni, ka viņi nav vienatni ar to visu. Šeit var atrast cilvēku, kurš arī ir ieinteresēts tajā, atrast tādu domu biedru, un tad iet kopā. Jo nevienu pasākumu tu nevari organizēt viens pats, jo vienmēr ir vajadzīga komanda, lai delegētu tos uzdevumus. Manuprāt, jaunieši vispār neskaita tādu iespējamību, kā viņi var rīkot tur kādus lielus projektus ar finansējumu vai sadarbojoties ar kādiem organizācijām. Tomēr īstenībā tas ir iespējams. Katrs no jauniešiem var to izdarīt. Un mūsu projekta viens no mērķiem bija arī parādīt to pašiem jauniešiem, kā viņi to spēj, kā viņi spēj rādīt idejas, kā viņi spēj saplānot visu, lai turpmāk realizētu šo pasākumu.